Milzīgais magmas apjoms no magmas kameras vienā mirklī pāraus Marianas dziļvagu, un miljardiem kubikmetru ūdens satiksies ar miljardiem kubikmetru magmas. Okeāna ūdens pēkšņas sabrukšanas dēļ Marianas dziļvagas dibenā zem milzīga spiediena izdalīsies skābeklis un ūdeņradis. Notiks milzīgs sprādziens. Šīs sprādziena ekvivalents tūkstošiem reižu pārsniegs visu uz Zemes esošo kodolieroču krājumus. Spēcīgā spiediena ietekmē okeāns ne jau vienkārši uzvārīsies, tas eksplodēs. Tas pacels milzīgu tvaika stabu, kas sajaukts ar putekļiem. Šis gigantiskais tvaika stabs zem milzīgā spiediena pacelsies tik augstu, ka pārplēsīs mūsu atmosfēru. Atmosfēra saritināsies kā sēga, un saules vējš to vienkārši aizpūtīs. Proti mūsu atmosfēra noslaucīs šī vārda tiešākajā nozīmē, kopā ar visu ūdens apvalku. Vienlaicīgi šis milzu sprādziens izraisīs spēcīgu hidrotriecienu, kas būs vērsts uz mūsu planētas iekšieni, jo 11 km ūdens biezums Marianas dziļvagā, tas ir milzīgs spiediens punktā, kur notiks sprādziens, un šis spiediens savukārt atspoguļosies hidrotriecienā. Notiks spēcīgs sprādzienu vilnis, kas vērsts uz planētas centru, magmu, kas tangenciāli izkliedēsies, un tas izraisīs papildu kavitācijas procesus. Tas izraisīs strauju magmas izplešanos visos virzienos 10-kārtīgi, proti magmas kļūs 10 reizes vairāk. Tas burtiski saraus planētu no iekšpuses. Magma no šāda trieciena uzadīsies kā gāzveida viela. Visi vulkāni, plaisas, lūzumi, visas litosfēras plākšņu robežas sasprāgs un izvirdīsies vienlaikus. Zemi pārklās lavas traumas tāpat kā tas notika uz Marsa. Dabiski, ka trieciena rezultātā iekšējais kodols atsitīsies un ārējās sērdeņu kustība apstāsies. Mūsu planēta nomirs. Šis process prasīs tikai dažas minūtes. Kodola apstāšanās dēļ izzudīs mūsu planētas elektromagnētiskais lauks un gandrīz pilnībā izzudīs gravitācijas lauks. Tas nozīmē, ka visi satelīti nokritīs no Zemes orbītas. Tostarp arī Mēnesis. Ja Mēnesis atradīsies virs austrumu puslodes, sprādziens to aizmetīs un pievilks Saule. Bet ja Mēnesis atradīsies virs rietumu puslodes, tad tajā brīdī, kad izzudīs gravitācijas lauks, tas nokritīs uz Zemes. Bet mums, cilvēkiem, tas vairs ne ar ko nedraudēs. Jo šo notikumu rezultātā mēs kā cilvēce pilnībā beigsim pastāvēt.